Sveiciens visiem! Es esmu Andris Rupējs, un šodien celšu jums galdā pavisam svaigu un kraukšķīgu epizodi no sarunu sērijas O-stāsti. Latvijas orientēšanās sporta saime patiesi var lepoties ar neskaitāmām izcilniecēm, brīnišķīgām personībām, kas daļo mūsu sporta veida debesjumu. Un šajā zvaigznājā jau vairāk nekā 10 gadus spožu mirdz arī kāda meitene no Straupes. Tagad mēs viņu pazīstam jau kā pasaules klases sportisti, neskaitām Latvijas titulu ieguvēju, jauno sportistu iedvesmas avotu un padomdevēju. Bet vai zinām, kāpēc profesijas un aicinājuma viņi ir žurnālisti? Kā interesējas par biohakingu, ir dedzīga podkāstu klausītāja un uztura speciāliste pati sev. Kā aizraujas ar tehnomūziku, sapņo par melenēm ar pienu un par kārtīgu Jāņu sieru. Esiet pazīstami Sandra Grosberga. Tikko ir nosvinēti latviešu patriotiskākie svētki, un tā sagadījies, ka esam atbraukuši uz Latvijas vēsturē tik nozīmīgo pilsētu Cēsīm, kur 18. novembrī notika vēl vienas dzimšanas dienas svinības. Čau, kolēģi žurnālisti! Daudz laimes tavā apaļajā jubilejā! Paldies! Jā, ir 4. gadu desmits ir klāt. Kad svini, tad svini visu kopā, vai ne? Bet... Saki, kad pirmo reizi tu tā pa īstam dzīvē saprati, ka tavām dzimšanas dienas svinībām ir tāda ļoti nopietna konkurence 18. novembrī? Ļoti agri, jo mani veda uz salūtiem Rīgas krastmalā jau kopš es varēju paiet. Man ir bildes no otrās dzimšanas dienas krastmalā salūtu skatoties, un tā bija tradīcija katru gadu. Tā kā bija skaidrs. Tu savu dāvanu saņēmi pirms visiem šiem Latvijas... neatkarības svētku pasākumiem? Jā, bet, ja godīgi jāsaka, tāpēc, ka tā ir mana dzimšanas diena kā bērns, es to baigi neizjūtu kā varbūt Latvijas tādus svētkus. Man tā bija vienkārši brīvdiena ar salūtu un visu pārējo. Jā, tāda vairāk apjausma. Bet pasties, kāda pievienotā vērtība tev šāva salūtu. Tagad retāk šauji, bet ir lāzeru šovs un visādas tādas lietas. Forši, Andi, forši. Par ko tu uztraucies? Paskaties, cik daudz cilvēkus tu iepriecināji, kas varēja uzvarēt pašu Sandru. Sandra, lai arī bieži netiek nometņu un dažādu sensību dēļ, viņi ir vairāk kārtēji šī skrējiena uzvarētāji. Pārsteidzoši likās, kā no relatīvi tik smalka organisma ir iespējams iegūt tādu jaudu un rezultātu. Viņa man pretī teica, kā paveicās, es izcīnīju. Sandra Grosberga orientēšanās sporta valgos nonāca jau pamatskolas 2. klasē un aizvien uzticīgi turpina mīt aciņas gan tēvzemes, gan pasaules plašajos mežos. Kā perspektīvu un daudzsološu sportisti sevi apliecināja jau bērnu un jauniešu vecumā, būdama pārliecinoši labākā par savām konkurentēm. Pirmais starptautiskais panākums atnāca jau 2011. gadā, kad Sandra izcīnīja Eiropas jauniešu čempionāta bronzu sprintā. Patiešām, maisām gals ar to burtiski bija vaļā, un kā tas sākās un kā turpinājās, par to visu pēc kārtas O-stāstu 2. sērijā. Pirmā nodaļa uz obligātas brīvprātības principa pamatiem. Geogrāfiski viss tā kā būtu skaidrs. Šobrīd oficiāli jau esi cēsiniec. Tehniski arī piedzim Cēsīs, bet vai sperot soli pāri mājas slieksnim, Straupe vienmēr dodas līdzi azotē? Mazliet noteikti, jo braucot uz Rīgu, sanāk braukāt cauri Straupē garām mājai, kurā es uzaugu, tāpēc tas viss ir tepat tā tuvu. Nav nekur aizmirsies, jā. Bet, jāsaka godīgi, ka cilvēkus no tā laika un draugus nesanāk ļoti bieži satikt. Nebūs tā, ka tu tur brauc cauri un pamāji roku un tev māja pretim? Tā var gadīties, bet man ar visiem ir joprojām labas attiecības, bet mēs tā reizi gadā varbūt satiekamies. Jā. Un te arī mēs nonākam pie pirmās nodaļas nosaukuma atšifrējuma, kas, manuprāt, vistiešākajā veidā saistās ar tavām bērnības dienām nelielajā Hanzas pilsētiņā uz Rīgas un Valmieras šosejas. Būdam 2. klases skolniece, tu tiec nostādīt faktu priekšā orientēšanās pulciņam būt apmeklētam. Jā, tas bija obligāts pilnīgi visiem, kas mācījās Straupes pamatskolā. Patiesībā, jā, es nezinu, vai varbūt jau no 1. klases, bet man liekas, jā, es nonācu tur 2. klasē.
Un tajā laikā pēc stundām pat bija tā, ka visiem bija kaut kas jādara. Nebija tā, ka beidzās stundas, un tu vienkārši gāji mājās. Man kaut kā ir tā atmiņā, ka bija visādas aktivitātes, un viņas bija obligātas. Un tad mums sanāca tā kā Aija bija orientēšanās, tobrīd bija Zenītā Straupē, tad tas bija mūsu obligātais pulciņš. Jā. Tātad mēs runājam par to pirmo treneri, Aiju Alksni. Aija Alksni, jā. Un viņi ir sagatavojuši tev nelielu tādu ierakstu. Klausamies. Pamanīju, ka Sandra ļoti uzmanīgi un ieinteresēti klausās, ko stāstu, jautāja, ja ko nesaprata, un vai arī es kaut ko nepastāstīju. Dotos uzdevumus izpildīju ļoti precīzi. Labi, klausītāji, precīzi izpildītāji. Šķiet, ka tu tāda esi joprojām. Un ar tādām īpašībām, man liekas, ka tu varētu būt daudz treneru, tāds ideālais audzēknis. Laikam, ka es biju ideālais audzēknis, ja es atskatos pati. Man liekas, ka tā es varētu sevi saukt, bet vai es varētu trenēt tālāk, man nav tāda liela pārliecība. Bet diploms tev tagad jau Diploms man ir, jā. Pirms pat varētu ķerties klāt kaut vai tūlīt organizēt grupu savu. Jā. Padomā par to. Bet varbūt par tām spilgtākajām tā laika atmiņām. Mūsu kolēģiem Jurim Vaidakovam pirms 5 gadiem orientēri intervijā tu atzinies, ka tu sākumā domāji, ka ar baltu krāsu kartē ir iezīmēts sniegs. Šādi es nebiju dzirdējis variantu. Tas sanāca vienkārši tā, ka tas bija aprīlis, kad mēs sākām vispār to jo pa ziemu mēs tikai skolā, man liekas, skatījāmies apzīmējumus, varbūt ap skolu kaut kādā pavisam mazā kartītē kaut ko darījām. Bet tad, kad nāca pavasars, tad mēs tikai pirmoreiz braucām uz mežu, un bija aprīlis, un bija vēl sniegs. Vienkārši tā sagadījās, kad kaut kur bija vēl bišķi sniegs, bet pārsvarā bija nokusis. Un tad es skatījos kartē, un man viss ir balts, bet dabā man jau ir sūnas. Un tad es tā sākumā nesapratu, kas notiek. Jā. Aija, ar tevi sāka no pašas nulles, un tādas noteikti ielikšos pamatus. Bet kuras ir tās viņas tādas gudrības, kuras tu varbūt pat tagad vēl tādu nobriedušu cilvēku vecumā izmanto, atceries? Tu pajautāji. Tas ir viens no tādiem, varētu būt grūtākiem jautājumiem, bet gan jau, ka ir, bet ja tu tagad neatceries... Tas, kas man ir ļoti iesēdies atmiņā, jo tas ir jau netik vairs senā pagātnē, ir brīdis, kad es beidza mani trenēt, un tas faktiski pat nāca no viņas pašas, un viņa pateica, ka es esmu izdarījis visu, ko es varu, lai tu būtu šeit, tālāk ir jādara kādam citam, jo te mana kompetence beidzās. Tu viņu tā strikti tas ir tā ļoti nedzirdēti, ka treneris spēja pats tā atzīt, ka es tev, lai tu augtu tālāk, vairs tev īsti palīdzēt nevaru, jo esmu dzirdējusi arī Latvijā daudz gadījumus, ka treneri turpina, mēģina kaut ko vēl izspiest, bet tur jau ir skaidri redzams, ka tas audzēknis vairs neprogresē. Tam vecuma posmam varbūt šis treneris nav tik labs kā mazākiem. Tā man ir palikusi tāda labā. Dosim Aijai vārdu, lai viņi turpina tev raksturot. Orientēšanās Sandrai bija pirmā vietā, ja bija kādam draugam vai draudzenei dzimšanas dienas svinības. Vienlaicīgi ar orientēšanās sacensībām Sandra izvēlējās orientēšanos. Tajā pašā laikā skolā viņas sekmes bija teicamas. Jau visai agri Sandra sāka interesēties vēl par papildus literatūru, internetā sekoja Eiropas un pasaules sacensību rezultātiem un labākajiem sportistiem. Tas diezgan ļoti sasaucās kopā ar tev to piemītošo vilkmi. Izzināt daudzas lietas pašai, visi tie podkāsti, pētīšana, eksperimenti. Ir tāds tas gēns, tāds laikam tajā. Jo citi gaida, ka viņiem iedos to. Kāds?
Bet, zin kā, grūti arī varbūt salīdzināt pat ar šo, lai it kā liekas, ka es neesmu no pagājušā gadsimta, kad nebija interneta. Man bija internets jau 11 gados, bet tomēr bišķi atšķiras arī tas, kā vēl es uzaugu, kad nenāca informācija no visām pusēm. Man vienkārši gribējās pašai viņu meklēt. Es domāju, ka tas arī kaut kādu lomu spēlēja. Tu jūti, ka tas tev varētu palīdzēt, tā kā ātrāk būt labākai? Es nezinu, man vienkārši orientēšanās sports vienmēr ir interesējis. Pat nezinu, vai es to varu kaut kā citādi. Tur minēja par tiem, ka tu sekoji tiem ārzemtiem arī sportistiem un sacensībām. Bet tajā laikā tu vari atklāt, kas no tiem spicākajiem, varbūt tev bija kādi plakāti pie sienām, kādi rokstāri to brīdi? Plakāti pie sienām man nebija, bet es atceros 2008. gadā mēs braucām autobusu ar Meridiānu un, man liekas, vēl Rīgas skolēnu pili uz pasaules čempionātu Čehijā. Un man ir saglabāts, bet, diemžēl, es nezinu, kur viņš ir, bet kaut kur man ir saglabāts numurs, ar ko es tur skrēju mačā, uz kura man ir autogrāfi no Thierry Žoržu, no Minnas Kaupī un no visas mūsu izlases arī, no Zandas Abzalonas, Aijas Krastiņas, Edgara Bertu, kā arī visi autogrāfi man tur ir virsū. To es atceros, ka to numuru es taupīju, un tas man kaut kur stāvēja. Žoržu, tas arī, tev kā augsts līmenis sportistē tomēr man liekas forši, ka tas ir bijis tajā tavā vecumā, kad tu uz to tiecies. Jā. Aija, turpina. Dažas reizes, kad Sandrai nebija izdevies veiksmīgi veikt distanci un viņa nebija godalgotajās vietās, viņa staigāja dusmīga un satraukta. Tad es mēdzu teikt, Sandra, par ko tu uztraucies? Paskaties, cik daudz cilvēkus tu iepriecināji, kas varēja uzvarēt pašu Sandru. Liek teikt, ka es saņēmu dusmīgu skatu no Sandras puses. Nākošajā distancē Sandra vairs neiepriecināja savus sāncenšus. Šajā brīdī es lieku galdā uzskatām un izcilu piemēru. Klausies uzmanīgi. Kādās sacensībās pēc pirmajām 2 dienām tu esi tikai 4. vietā. Līderēji zaudējot gandrīz 7 minūtes. Un tad notiek neticamais. Klausamies? Es biju vadībā diezgan pārliecinoši, bet pēdējā dienā tā pamatīgi kļūdījos uz 15 minūtēm un zaudēju Sandrai, un Sandra uzvarēja tajās sacensībās. Sacensību līderi atzīst, ka kārtīgi norakusi, bet, ja skatāmies no tava skatu punkta, izšķirošajā skrējienā, tu biji izcili, tu atspēlēji to deficītu, tu izcīnīji pārliecinošu panākumu kopvērtējumā ar vairāk nekā 4 minūšu pārsvaru, un, kā Aija teica, konkurents nemaz vairs netiek iepriecināts. Tad atmini mīkliņu. Kad un kur tas notika? Tā varētu būt Kāpa 2011. gads. Vai ne? Mīnus cik tā ir? Mīnus gadi kaut? Jā. Kāpa. Pareizi, tik tālu pareizi. Tad mīnus kādi 3 gadi? 5? Jā. 2006. gada Kāpa. Jā, un tā notika Tā notika pie Straupes. Tā notika pie Straupes, Mārku Līči. Jā. Un tas ir stāsts par bezkompromisu cīņu S12 grupā bez marķējuma, kur to galvenā konkurenta bija neviens cits kā Līga Valdmāra. Pēc otrās sacensību dienas laikam, acīm redzot, jau bija tāda sadusmošanās fāze, ko Aija pieminēja. Un sausais atlikums diezgan sarežģīts distances veikšana 20 minūtēs. Klausamies. Ja godīgi, tā bija arī pirmā reize, kad es vispār uzzināju, ka tāda Sandra eksistē, jo līdz tam es biju pārliecinoša līdera. Un iespējams, tas bija brīdis, kad Sandra sajuta, ka viņa varētu konkurēt. Taisnība?
Nu, iespējams, es atceros to tagad, kad es sāku runāt, atceros, jā. Atceros arī to distanci, pat kaut kā tā liekas. Bet vai es tobrīd sajūtu, ka es varētu konkurēt? Es nezinu, es domāju, ka vienkārši tas vēl nebija tā kā noticis, bet es jau to droši vien biju sajūtas. Varbūt palīdzēs šis tagad ir tā kā dots starts, un tu drīkst atvērt, pagriezt otrādi šo lapu. Es arī pagriežu. Hei, rekur ir tieši šo sacensību karte. Mazliet paanalizēsim distanci. Ja? Wow. Tas, ko es gribēju teikt, ja? Nu, ir acīm redzami, ja? Ka plānojums visus punktus ļauj sasniegt ar lielu līkumu, ja? Pa drošām takām, ja? Tā kā tev, ka tu biji 10 gadu vecumā, ka tu vēl baidies. Bet tagad jau arī tev ir tie 10 gadi, tur nedaudz pāri. Ja? Un tu redzi, ja? Kad uz 3. un 4. punktu tur sāķis, kad pa taisno būs daudz ātrāk. Bet tur tie purvi. Ja? Nu, kā tad tu skrēji šoreiz? Apkārt mauci? Visu pa takām? Es neatceros goda vārds. Jo baigi ievinnēji. Nu, ļoti daudz atvinnēji. Bet es domāju, ka es skrēju apkārt. Es tā domāju. Tomēr, ja? Jā. Tās 20 minūtēs nomauci. Es tā domāju, jā. Tas būtu tavā stilā, ja? Tas būtu manā stilā, ka es apskrēju visu līkumu apkārt, jā. Nu, ko? Nu, tāds fakts. Es godīgi sakot, neesmu drošs, vai tā ir tava pirmā vispār uzvara kāpes kopētējumā kaut kādā. Jā, noteikti. Arī pirmā, ja? Jā. Bet ir skaidrs, ka ar līgu jums tāda diezgan interesanta mačošanās turpinās visus nākamos gadus, ieskaitot eliti un arī cīnoties par vietu izlasē. Pie tā mēs vēl atgriezīsimies nākamajās nodaļās. Bet vēl viena tāda interesanta lieta, vai tu starp citu zini, ka Aija, tev pirmā trenere, viņu savulaik Straupas pusē organizēja sacensības, kas saucā, viņam bija tāds dūšīgs nosaukums Rudzu rieksts. Es kaut kad nesen par to dzirdēju, es pati tādās netiku piedalījusies, jā. Bet es zinu, ka vienu reizi viņa mums bija iedevusi skriet treniņu kaut kādā 80 kura gada kartē. Varbūt tā bija Rudzu rieksta karte. Tā varētu būt tā Rudzu rieksta karte. Neko atrast nespējām. Karte vispār nelikās pat īsti saprotam, atceros. Jā. Bet ja tu negribi trenēt vēl, varbūt, ka tu... Nu, tad, kad kaut kādā brīdī varbūt tās sportiskās ambīcijas rimsies, varbūt, ka pielikt roku pie organizēšanas un pasties nosaukums. Nu, gan jau aizlienies nosaukumu Rudzu rieksts. Ne, vispār. Tavā straupē atjaunot. Protams, būtu nenormāli forši. Man gribētos straupē atjaunot orientēšanās pulciņu, jo tā kā, ja to vairs nedara, tad tas viss tur ir mazliet, nezinu, pamiris. Jā. Man liekas, ka tur šobrīd nekas nenotiek, jā. Tā būtu tāda forša lieta, bet... Nu, restarts tāds nopietns. Bet šobrīd noteikti nevaru neko tādu apsolīt, jā. Otrā nodaļa – talantīgā un perspektīvā. Laikam ritot uz priekšu Meridiānā un sporta skolā, Aijai tevis skološanā nāca tālāk kā citi treneri, viens no tiem Agris Pēpiņš. Un droši vien, ka daudz jaunas informācijas, citas metodas, atšķirīgas mentalitātes, tie cilvēcīgi, vai tu viegli adaptējies tādām jaunām lietām? Jā, tas jau pat nebija tā, ka tagad Aija kaut kur pazuda, man pēkšņi, tas bija tas pats Meridiāna, cilvēku pulks, tie paši, ar ko es trenējos, Aija bija turpat, vienkārši... Tā kā no komforta zonas tev neizmet neviens? Nē, tas vienkārši bija, kad manu treniņu plānus sāka rakstīt Agris vairs, nevis Aija, tā kā tam uz to fokusējās tā faktiski. Ļausim Agrim runāt, lai runā. Sandra izcēlās ar neparastu mērķtiecību, asu prātu un izcilām koncentrēšanās spējām. Pirms jebkuru treniņu uzdevumu veikšanas viņa vienmēr rūpīgi iedziļinājās dotajā situācijā. Neaprobežojās tikai ar uzdevumu noklausīšanos, bet centās saprast dziļāk, kāpēc konkrētais uzdevums jāveic tieši šādi, kādi ir tie būtiskākie soļi un kam jāpievērš uzmanība un ko tas viņai dos. To, ka tev ir talants un iespējams varbūt pat svarīgāk spēja tā diezgan ātri uztvert un apstrādāt kaut kādu informāciju, es domāju, ka to droši vien Pēpiņš un citi arī no Aijas gan jau, ka uzzināja, jo Aija bija pirmā tava treneri, bet kas attiec uz to pašu treniņu procesu, kādi tev bija tie izaicinājumi lielākie? Gan jau, ka bija kaut kāda lieta, kas tev varbūt nepadevās uzreiz vai... Man ir ar Agri ļoti spilgta atmiņa. Es domāju, ka viņš
viņš arī centās, jo man liekas, ka viņš bija diezgan nesen pabeidzis pats studijas. Nebija tā, ka viņš pirms manis bija trenējis baigi. Man tā ir atmiņā. 11. gadā viņš sāka mani trenēt, jā. Un atceros vienu treniņu pie Priekuļu biatlona trases pretī Kunču karte, tā laikam sanāk. Man bija vienkārši balta lapa, šāda balta lapa, un bija distance uzzīmēt. Man kartes nekādas, man tikai balta lapa, un man jāatrod tie punkti tagad, kompasa treniņš. Man bija kaut kādi 16 vai 17 gadi to brīdi. Es neko nevarēju atrast. Tas bija treniņš, kas man riebās, un īstenībā šie treniņi, man varbūt pat ir trauma kaut kāda no tā. Man joprojām riebjās šie treniņi. Sacensībās mazajā balvā Sandras kartē es pirms starta aizkrāsoju karti ar melnu marķieri, vietām atstājot tikai koridorus. Bet tas Sandrai neliedza uzvarēt savā grupā. Nu, bet redzi, Sandra, agrs apgājuši tagad tev teikto par balto karti. Tur bija atstāti koridori gan vismaz, jā, bet pasies tu paņēmi un normālā mačā. Jā, koridorī man ir vismaz karte. Tev koridorī viņi ir atstāta. Tas ir citādāk. Tas jau arī tāds treniņu uzdevums tomēr. Tas laiks noteikti bija, kur man bija iespēja skriet daudz šādus tehnikas treniņus. Tas noteikti savu deva visā tajā attīstībā kopumā. Jā, atceros daudz tādu. Arī ar Igoru Bužu ziemā zālē mums bija visādi atmiņas treniņi, izgriezti karšu fragmenti, jāskrien apļi un tad jāmēģina uz atmiņu iezīmēt visu kaut kas kartē. Tā kā tajā laikā ļoti daudz tādu veidu treniņus skrējām. Bet 14 gadu vecumā tavu spēju potenciāls jau tā kā pārsniedzis Latvijas mērogus un bija jāpārbauda, ko tu vari ārpus drusku tās komforta zonas. Tad arī noteikti tavu debiju izlasē 2011. gads Eiropas jauniešu čempionāts Čehijā. Pirmais starts ārpus LV un nekāda stresa? Bija stress. Bija liels stress. Atceros, kā man pirms starta sāka pēkšņi ceļgals sāpēt, un Oskars Zērnis, kurš bija to laika izlases treneris, man tur deva kaut ko smērēt, doloveni vai ko nec. Vienkārši no stresa sāpēja. Tā kā bija. Bet to visu nokopa, un rezultātā, es redzu, uz galda ir tas ripuls, ko tu pēc šī atrisinātā ceļgals stresa jautājuma, tu tiki pie jauniešu čempionāta bronzas savā pirmajā ārzemes startā. Izlases tā kā debijā sanāk vispār, jā. Tā uzreiz nav slikti, ne? Ar pirmo. Bet, tas nebija pātri, drusciņ tas sanāca, tas bija mans pirmais starts, bet tas nebija mans pirmais gads, kad es varēju startēt Eiropas jauniešu čempionātā. Es vienkārši biju traumēta iepriekšējā gadā, un es neskrēju vispār, un man bija ļoti lieli pārdzīvojumi par to, ka es tur nevarēju būt, un tāpēc es tai Čehijai es tam tā kā gatavojos jau tajā laikā priekš bērna, tā kā var pat teikt, ka es tam tiešām gatavojos, jā. Bet nepiezagās tā sajūta, kad tu uzreiz dabūtu to medaļu, tad jau tālāk man arī tās medaļas starptautiskās, gan jau, ka varēs tā kā bet redz, cik tas ir, tālāk jau ar vien grūtāk, tā konkurence, protams, viss, bet, jo pirmajā startā medaļa. Gan jau, ka tāda sajūta, viņa, protams, kaut kur ir, bet es vienmēr esmu arī bijusi diezgan liela realiste, un es labi sapratu, ko nozīmēja tā konkurence, kas tur bija, ko nozīmēja pēc tam jau skriet 18 grupā, ko nozīmēja skriet junioros. Es tā kā nekad nezinu, kā lai pasaka, nedzīvojos mākoņos. Gaisa pils nebūvēja. Jā. Tavu progresa nākamais apliecinājums seko jau 2012. gadā, kad 16 gadu vecumā Meridians pirmās komandas rindās tu debitēji Latvijas čempionātā pieaugušo grupā un ar izcilu veiktu pirmo etapu gan sev, gan klubam nodrošina vēsturē pirmo titulu Daugavpils karjeras, vai atceries? Tas bija arī klubam pirmais? Jā, Meridianam pirmais sieviešu stafetes tituls. To gan es kaut kā biju piemirsus, jā.
Vai šeit mēs uz galda redzam apliecinājumu Jā. arī šim vēsturiskajam notikumam? Jā, to es atceros arī diezgan labi, kā man bija 16 gadi vēl, un kā man pirms starta visi teica, tu tikai Sandra mierīgi, tu tikai netrako, un es vienkārši startā. Tieši tāpēc tev ir ielikt pirmajā etapā, ja? Nu tā. Paņēmu un vienkārši aizskrēju. Es atceros, ka man liekas, pilnīgi viena skrēju visu distanci, jā. Bet redz, tas turpinājums stafetēs, tik rožains viņš nebija. Tev pat pārlika uz otro komandu, un tad jums tur bija 2. vietas, 3. vietas. Un tad gan pienāca tas Meridiānas zelta laikmets, kad ar dažādām partneriem kopā 5 čempionu titulu vēl. Tas bija tas, Meridiāns, es arī atceros, kā jūs tur smaidījāt vienu gadu, nākamo gadu, un tad atkal smaidījāt, un tu arī visu laiku smaidīji, jo tu biji komandā. Iespaidīgi. Jā, tur to kaut kādu brīdi es biju ļoti daudz traumēta junioru vecumā, tāpēc es ļoti daudz neskrēju. Tad arī es neskrēju tajā pirmajā komandā, pat man varbūt iespējams tāpēc, ka es vienkārši nevarēju paskriet. Jā, tā kaut kā varētu būt. Bet, jā... Vai tu saproti, kāpēc tev bija tie savainojumi? Saproti tagad ar tādu, tagad arī tu daudzas lietas pēti, interesējies? Es esmu daudz par to domājis. Vispār jau tajā vecumā jaunieši juniori traumējas, tāpēc, ka vienkārši trenējas pārāk daudz. Tā slodze ir pārāk liela. Arī es noteikti skrēju ziemā regulāri 2 stundas garus treniņus, kas varbūt tajā vecumā īsti nebija pareizi, bet no otras puses arī es domāju, ka varbūt tas man atļāva tieši vēlāk uz tās bāzes būvēt to, ko es sāku darīt jau pieaugušo izlasē. Tāpēc man nav tāda viennozīmīga atbilde par to. Bet tev šķiet, ka tomēr nevajadzētu kādam bišķi pieskatītos jauniešus, lai viņi būtu čitā? Vajadzētu. Tā man jau arī bija treneri, bet tā varbūt orientēšanās ir ļoti individuāls sporta veids. Tu trenies viens pats pār. To treneris nenāk skriet ar tevi. Tas nav tā, ka tu esi, teiksim, vieglatlētikas zālē un treneris redz visu, ko tu dari no sākuma līdz beigām. Var nošmaukties diezgan viegli arī uz treniņa apjomu. Manā gadījumā es tieši darīju vairāk nekā vajadzēja, un tas arī nav labi. Jā. Tā ir tāda lieta, ko treneris varbūt domā vienu, bet tu varbūt dari kaut ko bišķi citu un īsti nepasaki tajā vecumā vēl. Tas tā. Atbildības sajūta, tas viss. Agrim ir arī atmiņas par viņu prāt ļoti būtiski vien kopīgi sasniegumu. Otrs nozīmīgākais, kas man ir prātā palicis, protams, ir Sandras pirmā uzvara Latvijas čempionātā sprintā LT, kas norisinājās tajā gadā Aizputē. Un, tas bija mums gan Sandrai, gan man milzīgi emocionāli pacelājoši, lai gan es, protams, biju pārliecināts jau gadu iepriekš, ka viņai šīs spējas ir. Spējas ir, un trenerim Agrim mēs sakam lielu. Jā. Lielu paldies. Par darbiņu. Jā, tas bija, man bija 18 gadi, toreiz, kad es uzvarēju, un es atceros, ka es noteikti nebiju favorīta, es biju vēl ļoti jauna, bet man liekas, ka Līga ārniece vai kaut kas vēl no galvenajiem favorītiem bija diskvalificētas, un tas man arī atļāva toreiz uzvarēt. Un zini, ko tu uzvarēji? Atkal. Līgu Valzmani par 8 sekundēm. Un kas ir interesanti, Līga tev zaudēja, bet viņi visi šie rezultātā beigās ir ieguvuši tādu dzīves mācību, tādu skolu. Klausamies. Abas, protams, tēmējām uz uzvaru, bet toreiz Sandra mani uzvarēja par 7 sekundēm, ja nemaldos, un es viņai finišā pateicu tādu frāzi: tev paveicās. Nebiju es arī ļoti gudra, ja? Tajā laikā mēs visi varbūt mācījāmies, bet viņa man pretī teica: kā paveicās? Es izcīnīju, un kopš tās reizes es īstenībā šo gadījumu atceros regulāri, kas man liek atcerēties, ka mēs visi esam cilvēki un ka jānovēl labākais citiem, ir jāpriecājās arī par citu uzvarām. Tātad tava uzvara ar pievienoto vērtību.
Interesanti. Es neko tādu vispār neatceros. Jā. Tas, ko es atceros, ir, ka es biju ļoti priecīga, jā, jo es īstenībā jau kopš tā 12. gada jau individuāli es jau skrēju elitē, jau mēģināju izcīnīt medaļas, un tā bija pirmā un uzreiz zelts. Tā kā, Skaidrs, ka Līga arī gribēja, bet viņš flīs. Bet viņi arī uzvarēja, viss labi. Savu reizi. Bet šo tādu ļoti agrīno panākumu ēnā paliek tāds interesants gadījums. Tajā pašā 2014. gadā netipiska situācija, kas savukārt tev, Sandra, iespējams kalpoja kā laba mācība turpmākajā karjerā. Vai tu nojauti, par ko stāsts? Latvijas čempionāts Latvijas stafetē. Dievs, es pat negribu par to runāt. Nē, bet drusciņi, baigi interesanti. Vienmēr cikot, cilvēks saprot, ir pēdējais etaps elites pieaugušo stafetes grupa. Tu sacenties, Meridiāns rindās pret Elizabeti Cipulu no zonu. Un tad, jūs izdomājāt kaut kādā brīdī, necīnamies, bet, finišējam roku rokā, tā apmēram ar saukli, lai uzvar draudzību, uz lūpām tāds sauklis jums ir. Un es godīgi to pateikšu, es komentēju, un man vienā brīdī arī likās, baigi forši. Mečs skrien abas rokās, tas nekas pa pirmo vietu, kāda starpība, baigi labi. Es biju sajūsmā, zināmā mērā komentēt, es atzīšos, es nevaru liekuļot. Un tajā pašā laikā tur visiem jūsu klubu pārstāvjiem, rīkotēm žūrē, viņiem tas nešķita jautri. Jautājums, kādi bija secinājumi, ko tu saprati tad un kā tu tagad skaties ar šodienas acīm uz to notikumu? Ar šodienas acīm jau var mazliet pasmieties, jo šobrīd mēs par to runājam, tā mazliet kā par tādu smieklīgu atgadījumu. Toreiz, protams, es to, nezinu, vai var teikt nožēloju, droši vien, ka kaut kad nožēloju, jo tā bija tāda ļoti neprofesionāla rīcība, un es kā ambicioza jauna sportiste uzskatīju, ka tas bija muļķīgi tā rīkoties. Bet tajā brīdī kaut kādas tādas emocijas, kaut tajā kādas sajūtas? Tajā brīdī kaut kas, tāds, nezinu. Jo kaut kā jūs izdomājat, ka tā ir forši. Man liekas, ka Elizabete skrēja aiz manis un kaut kādā brīdī viņa to ideju tā kā pameta, un tad mēs tur sākām runāt, un tā tas kaut kā attīstījās, bet noteikti nav mans... Mācība jaunajiem orientieristiem. Ja kāds to situāciju uzzina, tad tā nevajag rīkoties. Tas vairs nav sports. Jā. Jo tas taču bija Latvijas čempionāts. Pat vienalga, kas pat kuras sacensības. Jā. Dodamies tālāk. Ļoti interesanta nodaļa. 3. nodaļa ar mikrofonu un bloknotu. Tātad par žurnālistikas studijām. Tu viņas izvēlējies diezgan drīz pēc Cēsvaldes gimnāzijas absolvēšanas. Kāpēc šāda izvēle? Tu zināji, ka tev daudz intervijas, gribēji būt gatavi visiem jautājumiem? Es palabošu, ka es absolvēju draudzīgu aicinājumu Cēsvaldes gimnāziju, jo citādā kāds apvainosies. Pieņemu. Jā. Es aizgāju vispār uzreiz pēc vidusskolas, es studēju japāņu valodu 1 gadu, bet es to nepabeidzu. Es to pametu un tad sāku žurnālistiku studēt. Un iemesls, kāpēc es to darīju, ir tāds, ka es negribēju, lai visa mana dzīve ir orientēšanās. Es gribēju darīt kaut ko, kas man liek joprojām orientēšanos gribēt savā dzīvē. Man likās, ka ja es studēšu to un trenēšu, no pati skriešu, ka tas vienkārši būs daudz. Un tad teiks visiem konničevā. Un vai tu zini, kā ir japāniski Latvija? Ļoti dīvaini tā valoda tiešām. Zini, kā ir Latvija? Ratobija. Jā, tas liekas absurdi. Kas tāds ir? Tas ir vienkārši viņu zilbes, tāpēc, ka viņiem nav tāda L skaņa. Un viņi visu izrunā tādos kā divskaņos. Mans vārds ir Sandora. Sandora. Jā. Kā būtu manējais kaut kas līdzīgs? Anduris. Jā, man liekas. Arigato. Bet kā ir patiesībā, kādu veidu jautājumu tev tracina, jo es jau intervētu, arī es tev esmu intervējis uzreiz pēc finiša, un es intervētu dažādos raidījumos. Kāds jautājums sportistam, piemēram, uzreiz pēc finiša nevajadzētu uzdot? Nevajadzētu uzdot...
Jo es arī esmu kādreiz grēkojis, es tad to nesapratu, un citi to vēl dara. Nu, cilvēks ir tikko noskrējis ar putām uz lūpām, un tad žurnālists jautā, nu kā tu jūties? Nu kā es jūtos? Man laikam nepatīk, kad jautā vienkārši kā gāja, jo, ja tu sekoji līdzi, tad tu, ja es uzvarēju, tad tev apmēram ir saprotams, kā man gāja. Man tomēr gribētu tas, ka tu pajautā kaut ko bišķi specifiskāku nekā kā tev gāja. Sandra, vai taisnība, ka tu esi arī gatavojies sacensību aprakstus orientēšanās federācijai, tādas tā kā analītiskos arī savulaik? Es teiktu, ka kaut ko es atceros daļēji, un, manuprāt, tev lieliski padodas. Un tā kā arī intervijā raidījumā Monopols teica, ka žurnālistika ir tavs sapnis, es teiktu, jā, droši. Un nav tā, ka pa vēlu. Tu tur tā teici, ka pa vēlu. Jā, man patīk rakstīt. Jā, man liekas, man padodas rakstīt. Latvijas orientēšanās federācijā es rakstīju rakstiņus. Es laikam negribu apgalvot, ka es rakstīju kaut ko ļoti analītisku. Rakstīju rakstiņus no 2015. gada. Kad es sāku studēt žurnālistiku, Jānis Tamušs tobrīd strādāja fakultātē, kur es studēju, un tad viņš mani kaut kā ievilka tajā, un tā es pamazām līdz pat 2022. vai 2023. gadam es to darīju. Tā kā ļoti ilgu laiku. Jā. Bet tādu analītisko žurnālistiku tur ir arī interesanti, kur tāda pētniecība jāveic iepriekš, jāsagatavojās. Man liekas, tas ir tāds arī tāds. Jā, bet tas, ko es darīju federācijā, to varētu vairāk raksturot kā kaut kādu sabiedrisko attiecību darbību, negluži žurnālistiku. Jā, es tieši par to nākotni. Tad, kad tu piepildīsi savu sapni. Par nākotni man grūti teikt. Tas darbs tomēr tāds atkarībā, ko tieši tu dari un kur tu strādā, bet tas diezgan neprognozējams. Tas bija tas iemesls, kāpēc es to nedarīju. Es sapratu, ka es ar sportu nevaru apvienot kaut ko, kur mani nakts vidū pēkšņi var izsaukt kaut kur, ka tas vienkārši neiet kopā. Manas izvēles tajā laikā, kad es studēju un beidzu studijas, viņas visas bija pakārtotas sportam. Vai es varēšu sportot, vai es varēšu darīt to, vai es varēšu braukt tur. Ja atbild bija nē, tad es to nedarīju. Bet pafantazēsim, tu esi žurnālists, tu kaut kur strādā. Nav svarīgi kādā medijā. Kur orientieris tu gribētu intervēt pašu pirmo? Tādai garākai foršai sarunai, tā kā, piemēram, mēs te runājamies šodien. Es nezinu, vai es drīkstu teikt citu atbildi kā Edgars Bertuks. Kāpēc ne? Mēs arī plānojam. Vispār man ļoti patīk reizēm parunāt ar cilvēkiem, par kurus es nekad neesmu redzējis pie īstam skrienam, kā piemēram Rodrigo Slaviņš vai aizmirst tagad arī Ozonietis. Arno Līcis, jā. Cilvēki, kurus tu vari tikai no kaut kādām bildēm un atmiņām nojaust, kā viņiem tas ir. Edgars, varbūt skrienot, tu redzēji šodien treniņā, piemēram. Jā, tā kā man patīk joprojām parunāties ar cilvēkiem, kuri ir darījuši līdzīgas lietas, bet tas, kas viņiem gāja, kam viņi gājuši cauri un kam es esmu gājis cauri, tas ir pilnīgi divas dažādas lietas, droši vien kaut kādā brīdī. Jā. Varbūt kādreiz, kad ja tu nonāks līdz šim, tad tu to varēsi realizēt. Tev vienā brīdī parādījās iespēja kopt sabiedrisko attiecību lauciņu Kamaniņas sporta federācijā. Tāds pirmais nopietnais tāds tā kā darbs, bet laikam negluži sapņu darbs. Tas nebija mans sapņu darbs, bet tā bija mana pirmā darba vieta, jā. Un tur es arī sāku studiju laikā. Es rakstīju gan Kamaniņu, gan orientēšanās federācijai, jā. Studiju. Un, kad es absolvēju, es sāku strādāt pilnā slodzē Kamaniņu federācijā. Jā. Bet man tev jāpajautā, vai tu esi nobraukusi kādreiz ar Kamaniņām? Būdam tomēr tuvu stāvoši. Ar Kamaniņām pa trasi pilnā garumā es nedrīkstu braukt. Es esmu tikai braukusi ar to
Pučko? Jā, Vučko, jā. Bet ar to arī mazākus gabalus no zemākiem kaut kādiem nogriežņiem? Es esmu nobraukusi starta estakādēm, man liekas, bet tu nedrīkst nemaz tā kā... Kā slīd? Labi? Tās kamaniņas, kā ir tā sajūta? Jā, bet es tā nevaru to varbūt īsti raksturot. Ja var to Vučko liekas traki, nezinu, kā būt ar pašām kamaniņām braukt. Bet es zinu, ka šobrīd jau kādu laiku tu esi atradusi nodarbošanos, kas varbūt nav tik tuvu tā kā žurnālistikai. Taču, kā tādai izzinātājai, lasītājai, klausītājai diezgan atbilstošs varētu būt šis darbs. Turklāt ar attālinātu darbu iespēju, projektu vadītāja modernā grāmatu izdošanas firmā. Jā, tā var teikt, ASV startup uzņēmums, nezinu, kā jaunu uzņēmums latviski būtu pareizi teikt, jā. Es tur sāku arī puslodzē kā projektu vadītāja, lai vienkārši nopelnītu papildus naudiņu, mēģinot sportot. Tas pārvērtās ļoti nopietnā pilnas slodzes darbā. Tā, sākotnēji tas tā nebija plānots, jā. Tas nozīmē, ka tu reāli no mājām strādā. Jā, es strādāju, es varu strādāt no jebkuras vietas pasaulē. Bet tad jau arī treniņiem atliek laiks, jo tev nekur lieki nav jāpārvietojas. Jā. Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks, kurš ļoti gribētu izdot savu grāmatu, vienalga, vai tas būtu proza, romāns vai dzēja, viņš to var izdarīt šādā veidā, un tas varētu būt kaut kādā veidā lētāk nekā izdevniecībā. Tas būtu lētāk, jā, tas bonus tam ir, ka mūs neinteresē, par ko ir tava grāmata, vai viņu kāds gribēs pirkt vai negribēs. Ja tu gribi publicēt, tu mums samaksā. Un arī tēma nav svarīga. Protams, ja vien tā nav kaut kāda naida kurināšana vai kaut kas tāds, bet mums, ja tu vēlēs publicēt, publicē. Jā. Forši, ka to visu var apvienot. Dodamies tālāk. 4. nodaļa, tas trakais, skaistais 2018. Atgriežamies tātad šī gada pavasarī, kad iespējams tu iegāji vēsturē kā pirmā un vienīgā sportiste, kas gan arī vienlaicīgi absolvējusi sporta skolu un augstskolu. Kā tev izdevās tajā sporta skolā tik ilgi aizķerties? Līdz 22 gadu vecumam. Starp citu, es pēc tam padomāju bišķi, un es patiesībā sporta skolu absolvēju gadu vēlāk. Es absolvēju augstskolu 2018. un sporta skolu 2019. Bet tik un tā aizķēries, tad vēl ilgāk. Es vēl ilgāk, jā. Es pat nevaru atbildēt, kā tas tā sanāca. Kā tas strādā sporta skolā, kaut kā tur pa tām grupām pārbīdīja, jo es joprojām tāpat aktīvi skrēju. Bet bija izlaidums, diploms, ziedi, piemiņas grāmatiņa, bukleti. Viss bija izlaidums, diploms, viss ir, jā. Tātad ir skaidrs, šis tev ir ļoti īpašs gads, un ne tikai tev, Latvija tātad svin 100 gadi. Pirmoreiz mūsu zemē norisinās orientēšanās pasaules čempionāts, un taisnības labad jāsaka, ka tu viņam sāk gatavoties diezgan saulaicīgi, kaut kur ap 2016. laikam, uzsākot sadarbību ar treneri Valteru Āboliņu. Vai dalība un augsti rezultāti 2018. gada čempionātā tobrīd bija tāds tā kā virsmērķis? Vispār ar Valteru sākām strādāt, kad es vēl biju juniori 2014 vai 2015. Un arī pasaules čempionātam jau faktiski var teikt, ka tajā, jo atceros, ka pirmā nometne ar Jāri Īkehaimanu, kurš bija izlases treneris, mums bija 2014. gada rudenī. Tā kā tas bija jau ļoti 4 gadus jau pirms paša pasaules čempionāta. Tā kā tas viss process jau tur tā kopā mijās. Jā. Dosim vārdu Valteram. Kopš es pazīstu Sandru, bija uzreiz skaidrs, ka viņa sportā vēlas daudz ko sasniegt. Viņa ne tikai strādā pie tā, bet pats svarīgākais, viņa ir arī gatava ieguldīties, lai to sasniegtu. Un ko paredzēja Valtera sastādīties treniņu plāns, un ko viņš varbūt atšķīrās no tiem, ko veidoja tā sporta skolas treneri Pēpiņš? Ar Valteru mēs jau ļoti konkrēti strādājām uz fizisko sagatavotību. Kamēr es vēl biju Cēsīs un ar Cēsu treneriem, tas bija ļoti liels uzsvars uz orientēšanās tehniku, orientēšanās treniņiem. Ar Valteru tas bija ļoti konkrēti uz fiziskās formas attīstīšanu, uzlabošanu un visu no tā izrietošo. Jā. Valters turpina. Es laikam visvairāk novērtēju viņas spēju komunicēt.
Viņa vienmēr ir bijusi atvērta sarunai, kas ir ļāvis man labāk saprast, kāpēc kaut kas nesanāca, un arī labāk pielāgoties viņai. Un man pat liekas, ka tas reizēm bija vērtīgāk kā labs treniņu plāns. Nu, redz kā. Pēc gadiem tāds Valtera viedoklis. Bet es gribētu vēlreiz atsaukties uz to interviju Orientieru gadgrāmatā pirms 5 gadiem. Tas jau bija drīz pēc tā pasaules čempionāta, un tu atzini, ka tu biji tomēr pārāk jauna un varbūt psiholoģiski nebija gatava tādā mačā startēt tieši savu skatītāju priekšā. To es atceros, jā, un es tajā brīdī arī ļoti labi apzinājos, ka man liekas, ka mani vārdi bija, ka es zinu, ka šo čempionātu es neatcerēšos no rezultātu puses. Es atcerēšos no visa pārējā, ka tas ir māju čempionāts un kā tas notika, bet es negaidīju, ka es tagad skriešu par super augstām vietām. Es tā kā apzinājos. Es savu vietu apzinājos, jā. Lai gan fiziski tu biji tādā diezgan top formā. Es biju fiziski īstenībā pat pārsteidzoši labi. Es teiktu, fiziski es biju top 10 pilnīgi noteikti, jā. Un tev bija jau 2 pasaules čempionāta pieredze. Zviedrija, Tartu, Igaunija. Jā. Un turklāt tur bija šī augstā 5. vieta stafetē, kas ir joprojām vislabāk labākais Latvijas sieviešu komandas sasniegums. Jā. Vai sprints bija galvenā prioritāte šajā Latvijas čempionātā, vai tomēr tā vienmērīgi gatavojies visām disciplīnām, kurās startēji? Tieši uz Latviju un mežu bija prioritāte. Vispār tajā laikā es gribēju skriet tikai mežā, un Jārīki Haimanens bija tas, kurš man pateica, nē, tu skriesi tomēr arī sprintus. Es atceros pirms 2017. gada pasaules čempionāta, ka es viņam teicu, ka nē, man ir jāgatavojas tikai vidējai distancei. Un beigās mani vislabākie rezultāti bija sprintā un vissliktākie vidējā distancē. Tātad, treneriem bija čutnene. Tā sajūta. Bet, kur tas spiediens bija lielāks? Es arī atceros diezgan labi to vecerīgu, to sprintu startu. Tur bija visi cilvēki apkārt. Man likās, vaiprāts. Tā nav bijis. Vai varbūt kaut kādā veidā tomēr turēdās Siguldā, tur atkal tās meža distances, kur bija tas māju spiediens lielāks? Nē, vecerīgā tas starts. Es atceros, ka mums bija karantīna uz AB Dambja, un es nācu pāri akmens tiltam. Es uztraucos ritīgi, man liekas, pat aizgājusi elpošana ciet, man sāpēja vēders. Es zināju, ka es ieiešu tajā Melngalvju laukumā un tur būs. Bet vienmēr episki tu ej pāri tiltam pret Rīgas sirdī iekšā, lai startētu. Wow! Es noteikti, es domāju par to startu, ka es netiku galā ar to spiedienu, kāds tur bija. Es varēju noskriet daudz labāk. Es varēju ieskriet 10. Es vienkārši pati netiku galā ar savām domām, jā. Vēsturiskajā čempionātā Sandra tā pa īstam varēja būt apmierināta tikai ar startu klasiskajā stafetē, kur kopā ar Ingu Dambu un Lauru Vīķi izcīnīja augsto solīdo 7. vietu. 3 17. vietas sprintā, sprinta stafetē un vidējā distancē, kā arī 33. vieta garajā distancē. Visas bija jaunu personīgo rekordu vērtībā, tomēr palika sajūta, ka Sandras gadījumā pasaules čempionāts Latvijā notika kādus 5 gadus par ātru. Tie 7-nieki finiša protokolos pat man arī tā skatījos radīt tādu lāstu sajūtu. Tie 17, 7. Jā. Ja jāsaka godīgi, tad noteikti arī tas, ka man bija jāskrien pilnīgi viss čempionāts, tas man nenāca par labu. Garajā distancē es gribēju izstāties. Es atceros, kā es atskrēju dzirdināšanā, kas bija arēnā, un es atspiežos pret galdu, un es saku Jānim Krūmiņam, es neskriešu tālāk. Viņš man iedod želeju un saka, pamēģini. un es noskrēju līdz galam, jā, bet tas bija priekš tā, ka man bija 22 gadi, tas bija vienkārši pārāk smagi, jā. Baigāk mums psiholoģiskais un tas kā Latvijā, un tie cilvēki tomēr arī bija daudz, kas atnāca to visu to līdzišanu forši, bet jā, bet varbūt kaut kādā brīdī tu to pamanīji, saklausīji, kā tur bija iekšpusē starp elites sportistiem, viņu vērtējums, teiksim, Latvijā organizētajām pasaules čempionātam? Es katrā ziņā nedzirdēju neko sliktu.
bija visādi joki no sprinta stafetes, kas notika tādā kolorītā rajoniņā ar visādiem skatītājiem distances gaitā. Ir pat video Instagramā kaut kur gandrīz nonest cilvēkus nost no margām, jā, bet neko sliktu es nedzirdēju. Nevaru arī teikt, ka kaut ko tādu ļoti atmiņā paliekošu būtu no kā dzirdējusi, bet manās acīs tas bija ļoti labi organizēts čempionāts. Jo? Bija dažādība. Tas arī, ka arēnas tomēr garā distance un vidējā distance notika dažādās arēnās un dažādos apvidos. Tas bija organizēšanas puses noteikti ļoti grūti, bet kā sportistam man tas ir forši. Ir ļoti reti, kad Šveice pirms 2 gadiem ir vienīgais, kur bija viena arēna uz visiem fināliem, un man tomēr nebija tā sajūta, ka man kaut kas bija tur pat daudz vai pamaz. Jā, bet parasti tomēr ir forši, ka ir tā dažādība. Jā. 2018. gada sezona Latvijā Sandrai izvērtās vairāk nekā izcila. 4 čempionu tituli 4 galvenajās oskrējienu disciplīnās. Jau 3. zelta sprintā, 4. stafetē, aizstāvēts tituls garajā distancē un beidzot rokā arī 1. uzvara vidējā distancē. Turēdā, kur pirms nepilnu mēnešu spēkiem mērojās visi pasaules labākie. 2 reizes zaudējusi cīņā par zeltu, Sandrai beidzot izdevās pārspēt Līgu Valdmani. Sieviete ar lielām darbspējām, dara visu ar pārliecību, nekad nesēž bezdarbībā un labi, ka prot arī lepoties ar saviem panākumiem un pienācīgi tos nosvinēt. Savs laiks arī svinēšanai, vai ne? Visiem pa vidu. Jā, tas bija mans pirmā uzvara vidējā distancē Latvijas čempionātā. Jā, es atceros. Tobrīd, ja mēs bijām tos Siguldas apvidus jau atskrējuši, man jau vēl joprojām mazliet sēž, bet varēja just, ka tas bija tāds skriets, ka sajūta bija kā skriet kā mājās. Jā. Tobrīd jau arī vairs nebija tāda stresa un satraukuma, tas viss bija tā jau daudz brīvāk un bija forši, jā, tas bija forši čempionāts. Jau tās pasaules skatuves vēl pilnībā neizdevās to potenciāli apliecināt, tad redz tajā pašmāju kontekstā. Visa banka tām 4 zelta medaļām tev taču nāca klāt arī visi iespējamie Latvijas kausi tajā gadā. Gan stafeti, gan mešs, gan sprints. Un tas apliecinājums tai izcilējai formai, kas tomēr bija uz to laiku. Jā, bet šobrīd paskatoties atpakaļ uz tiem gadiem, kad es tos Latvijas kausus vinnēju un čempionātus, mani rezultāti lielajos mačos, galvenajos mačos nevienmēr bija tādi, kādus es viņus gribēju. Nevienmēr bija tajā formā, kādu es gribēju. To es sapratu, un šobrīd tāpēc es tik maz esmu skrējusi pēdējos gados Latvijā, jo es nevaru gatavoties Latvijas čempionātam un būt formā pēc mēneša uz vēl kaut ko citu. Mani starti Latvijā šobrīd man ir tā kā, es tur startēju, ja man ir laiks, vai arī tas ir klubam svarīgi, bet citādi. Kamēr es skriešu, turpināšu skriet elitē, tad starti Latvijā ir tāds otrā plāna lieta. Jā. Tas ir saprotams, bet tūdaļ mēs pieskarsimies tomēr tam brīdim, kad vēl tu skrēji ļoti daudz, un tāpēc 5. nodaļa saucās Sandras Grausbergas ēra. Es arī nevarēju savādāk to nosaukt, jo no 2018. līdz 2023. gadam tev padavās kaut kas tāds, ko tuvākajā laikā droši vien neviens pat nepietuvosies tam. Supersērija 5 gadu laikā uzvarot 37 Latvijas kausa mačos pēc kārtas, ieskaitot Latvijas čempionātus. 37, 5 gadus, tādas priekšā. Jā. Kaut kāds vakums, ko pārējie? Vispār tas sākās jau 17. gadā. Man liekas, jā. Tur bija viens sīvs mačs, kurā tu nebija pirmā. Labi. Tāpēc tā precīzi. Te mēs atkal varam atcerēties aizteikto par Sancenšu neiepriecināšanu. Un tās sērijas neiepriecināšanas,
tev diezgan labi padodās. Vēl vienu tu iesāki 2017. gadā Kornetos, kad tu pirmoreiz triumfēji garajā distancē, un tas izvērtās par LČ vēsturē garāko 6 titulu pēc kārtas. Wow! Pat tā liekas neticami, tā ir iespējams. Jā, 6 gadi, ieziņ. laiks ir aizskrējis īstenībā. Jā, kā jau es teicu, man tas arī pašai likās tā forši. Kaut kādā brīdī arī man bija tāds azarts, cik ilgi es šitā varu turpināt. Bet ar šodienas acīm skatoties, tas nebija pareizi. Man uz to vispār nevajadzēja fokusēties. Un kā mēs varam pateikt, paldies, kurš beidzot tam pielika punktu, likteņa ironija. Gan vienā mačā, iedomājies, tām 37 pēc kārtas un tām 6 pēc kārtas punktu pielika Elzas uz vienējām garām. Paldies, Elzai. Jā. Tādā ziņā. Bet jau arī bez tā sezona es jau biju izplānojis, ka es nestartēšu Latvijā īsti tik daudz. Jā. Kopsavilkums Sandras veikumam Latvijas čempionātos patiesi ir iespaidīgs. 14 gadu laikā elites līmenī izcīnītas 26 zelta medaļas. Pa 6 uzvarām sprintā, vidējā un garajā distancē, kā arī klasiskajā stafetē, un vēl 2 tituli sprinta stafetē, jau pārstāvot Smiltenes Azimutu. Arī 2 pēdējās uzvaras vidējā distancē un sprintā Sandra guva jau kā Azimuta dalībniece. Noteikti jāizceļ arī 3 kāpes tituli un pa 2 panākumiem Baltijas čempionātā individuāli un stafetē. Pats pandēmijas sākums, tu uzsāki sadarbību ar jaunu speciālistu, un tas bija vieglietīgs treneris Jānis Razgalis. Viņš tāpēc, lai skriešanā varētu tikt līdzi skandināvietēm un šveicietēm, lai uzvaras mozaīkai rastu iztrūkstošo puzles gabaliņu? Jā, tie ir abi jau nosauktie faktori, plus vēl tas, ka es tajā brīdī sapratu, ka es vairs neprogresēju. Ar Valteru viņa treniņu plānā es biju sasniegusi to, ko es varu izdarīt. Es to ļoti labi sapratu. Es vienkārši zināju, ka man jāiet tālāk. Un es arī neticēju, ka es esmu sasniegusi savus limitus. Vienkārši meklēju, kā turpināt sevi likt kāpt ārā no komforta zonas. Un trenēšanās pie Jāņa Razgaļa bija lielākā izkāpšana no komforta zonas, kādu es savā sportiskajā karjerā esmu. Pat brutāli varētu teikt? Tā bija brutāla izkāpšana no komforta zonas, jā. Tad, lai Jānis runā. Katrai sezonai, protams, gatavojāmies ar visaugstākajiem mērķiem. Sandra pedantiski un atbildīgi piegāja treniņu procesam. Un viennozīmīgi var teikt, ka Sandrai piemīt milzīgas darba spējas, spēcīgs raksturs un cīņas spars. Sekojot līdz Sandras treniņu procesam un sacensībām, brīžiem pat pārsteidzoši likās, kā no relatīvi tik smalka organisma ir iespējams iegūt tādu jaudu un rezultātu. Kā piemērs Sandras darba spējām un talantam ir jāmin, ka vienas sezonas ietvaros Sandra pārstāvēja Latvijas izlasi gan orientēšanās sportā, gan vieglatlētikā, kur Baltijas čempionātā 5000 metru distancē Sandra sasniedz jaunu personīgo rekordu un izcīnīja 5. vietu. Viņš arī Jānis mācēja kaut kā savā veidā motivēt, ka tas brutālais moments iestājās tikt tam pāri, saprast, kad vajag, jā, okei. Nē, tas bija viss, tā bija es. Tur jau pat nebija runa par, vai tevi kāds var motivēt, tur bija runa, vai tu gribi. Ja tu negribēji tam iet cauri, tad tu arī nevarēji tam iet cauri. Tur vajadzēja gribēt par 150%. Tur vajadzēja gribēt par visiem 150%. Tie bija. Un vienīgais iemesls, kāpēc es vispār to treniņu plānu, kāds tas sākumā bija, tā milzīgā pārmaiņa, kāda man bija, vienīgais iemesls, kāpēc es varēju to izdarīt, bija tas, ka sākās Covid un mani atlaida no darba. Un es faktiski 3 mēnešus tikai skrēju, gulēju, ēdu, jo es nespēju neko citu nemaz darīt. Ar pilnas slodzes darbu to treniņu plānu izpildīt tajā brīdī es nebūtu nemaz varējusi. Arī saglabājot normālu veselību. Jā. Jānis, tu arī pastāstīsi, kāds bija uzdevums. Kā pamatu uzdevums un mērķis noteikti bija attīstīt un celt Sandras ātrumu,
kuru pēc tam varētu pārnest uz savu pamatsporta veidu. Kā viens no mērķiem bija veikt 3000 metru distanci tuvu vai zem 10 minūtēm. Gada laikā šajā distancē izdevās progresēt gandrīz par 30 sekundēm. Un mērķis bija ļoti tuvu, jo Sandra sasniedz rezultātu 10 minūtes un 13 sekundes. Viena no problēmām ir noteikti, kā šo ātrumu izdodas pārnest uz orientēšanās sporta veidu. Attiecīgi pieaugot prasībai, arī domāt ātrāk. Nu, un tam progresam apliecinājums bija arī Rīgas pusmaratonā, 2023. gadā, kad tu trešo labāko rezultātu Latvijā Tas bija sasniedz vai citā maratonā. Liepājas pusmaratonā. Jā. Nu, trešais sezonas labākais rezultāts Latvijā. Stunda 19 minūtes 13 sekundes. Jā, nu tā bija kulminācija manai labākajai sezonai. 23. gads es biju aizvadījusi lielisku ziemu. Mēs bijām tikko sākuši pilnībā jaunu veidu treniņu procesu ar Iktisu. Es biju ļoti labā ritmā ar Jāni treniņos. Es jau vairs nebiju tajā, kur man tas ir tā kā izdzīvošanas režīms, bet tas bija normāls treniņu režīms. Es biju līdz šim noteikti absolūti savā labākajā formā. Es biju pasaules top 10 skrējēji tajā gadā, un tas pusmaratons bija vienkārši dabisks rezultāts arī tam visam, jā. Un tagad arī Jāņa secinājumi par to, kā tas izdevās. Vai mums izdevās sasniegt izvirzītos mērķus? Es teiktu, ka daļēji. Sandra sasniedza ļoti augstus rezultātus, bet to lielo mērķi, par kuru mēs klusībā cerējām, medaļu no lielajiem čempionātiem pārvest mājās, vēl neizdevās. Par lietām, kuras pietrūka, noteikti ir konkurences trūkums treniņu procesā, kas stadionā spētu paskriet pa priekšu un dabūt ārā tās ekstra sekundes, pašai patērējot pēc iespējas mazāk enerģijas, reizēm kaut kur veselība. Protams, arī veiksme, kas orientēšanās sportā ir vairāk izteikti nepieciešama, salīdzinot ar tīro skriešanu. Jā, Jānis Vestgals. Jā. Bravo. Tu divreiz arī Latvijas klases čempionātā esi uzvarējis. Un, starp citu, savukārt tās tīrie skrējēji, tad, kad tu viņus tur sāk apdraudēt vai apskriet vai kā, tad viņi tev iedeva iesauku mežiniece. Izklausās pēc tāda tā kā mežstrādes darbinieka titulu, bet laikam tur cita lieta. Jā, Škrabe. Bet tas arī bija mazliet smieklīgi. Jāsaka, es te vienā pirmajā krosā, kuras uzvarēju, 20. vai 21. gadā. Es tobrīd dzīvoju Babītē, un kross bija Piņķos, turpat blakus. Un es vienu dienu, braucot uz veikalu, ieraudzīju afišu pie veikala, ka ir Latvijas čempionāts krossā. Ko ne? Kāpēc ne? Pieteicos kaut kādas 2 dienas vēlāk. Es pat nebiju gatavojusies vispār. Aizbraucu bez lielām problēmām. Cik gara distance? 6 kilometri ir sievietēm kross, jā. Tā kā, tur bija jādistancē, ka kaut kad trenere bļāva savai audzēknei, ka mežiniece tevi tūlīt apdzīs. Bet no orientieris, kāpēc lai viņš nebūtu mežinieks? Jā. 6. nodaļa. Kas es esmu pasaulē? Tavs virsmērķis nav nekāds noslēpums. Tu publiski jau pirms 5 gadiem arī to atklāji plašākai sabiedrībai, ir uzvara pasaules čempionātā. Bet tas ir tieši tas gadījums, kad viegli pateikt varbūt, bet reāli grūti izdarīt, baigi grūti izdarīt. Milzīga konkurence augšgalā, ja? Vairumam no lielvalsts sportistiem viss pakārtots tādam profesionālam treniņu procesam. Latvijā savukārt atbalstītājs var atrast, bet ir grūti, izdodas, neizdodas. Tu nepadevies. Pēc kopdarba ar treneru Razgali sasniedz jaunu fiziskās formas līmeni, un tev atlika faktiski tikai palūgt pārējiem, novēlēt man veiksmi un labu veselību. Esmu gatava. Viss pārējais ir tikai veiksmi. Veselību. Ko vēl? Veselība noteikti šobrīd ir lielākais izaicinājums, un skaidrs, ka ja tā būs, tad ar visu pārējo var tikt galā. To es esmu sapratusi, jā.
Un te tas superformas laiks. Jau 2022. tu iegūsti augsto 15. vietu Eiropas čempionātā garajā distancē, un tad 2023. gads liek patiešām priekā iesaukties visai Latvijai. Sandrai izdodas 2 izcili un vēsturiski rezultāti: 7. vieta Eiropas čempionātā sprintā un 7. vieta pasaules meistarībā vidējā distancē. Jā, tas čempionāts Šveicē bija, tas bija interesanti. Tas bija pierādījums tam, ka apvidum nav nozīme. Es līdz tam vienmēr kaut kā tomēr domāju, ka, cik labi tu to apvidu zini, māju apvidus nav māju apvidus. Man tas Šveices apvidus manī biedēja. Es to vidējo distanci vispār negribēju skriet. Mēs tur dzīvojām mēnesi pirms čempionāta Šveicē. Mēs trenējāmies un skrējām tur treniņus. Un es vēl 2 nedēļas, man liekas, pirms čempionāta teicu treneriem, es to vidējo distanci neskriešu. Es nevaru, man tas apvidus. Un es izskrēju savu labāko rezultātu, jo tajā meistarības līmenī apvidum vairs nav nozīme. Ja tu esi fiziski labā formā, tu vari skriet jebkur. Tajā dienā es sev to ļoti labi parādīju, ka tāds domu gājiens ir absolūti aplams. Bet bija tā slavenā plūduma sajūta? Nē. Tā distance bija skarba, smaga, ļoti labi uzplānota, izmantots visas tā apvidus trakākās daļas. Tur nebija plūdums, katrs punkts bija jāizcīna. Tur nebija tā, ka... Bet tu ar to savu gatavības pakāpi, tu visā tajā procesā pirms distances laikā pēc, tu saprati, ka tagad tu esi tur principā iekšā tajā? Es to nesaprotu. Es vienkārši darīju labāko, ko es varēju izdarīt. Es nebiju domājis, ka es būšu 7. Es nebiju pat domājis, ka es būšu 10. ar to, kā es... Bet tas piedestāls, kas ir top 6, kā mēs zinām, tur pat jau vien bija. Tās dažas sekundes nenormāli. Mina kopijas sastā paliek, ja? Kaut kas tur bija baigi... Venla Harju, tur bija tā somie. Es 6 pazaudēju pat ne kļūdas dēļ. Es pazaudēju pirms paša finiša, kur mēs kāpām augšā jau uz pēdējo punktu, un bija barjera, gāja gar meža malu, un es ieskrēju barjerai no puses, kuras nevarēju tikt pēc punkta. Man bija jāskrien atpakaļ. Tur es pazaudēju 6. Jā. Jā, tu fiziski gatavojies ar treneri, tur speciāli fiziskā sagatavotība, tas. Bet vai tas arī šādā līmenī, šādā atbildības momentā ar tādu konkurenci, vai tur kā tas viss mentāli atsaucās uz tevi? Tajā brīdī, kad es jau esmu tajā mačā, jau čempionātā, tur jau pat vairs nav tik ļoti par to, kā tas atsaucās. Tur man tikai plāns, un vai es varu izsekot un izdarīt distancē to, ko es esmu izplānojusi. Ja es esmu labā formā, tad tur man kaut kādas tās jau citas lietas atkrīt. Tas viss ir pirms tam, ejot un būvējot līdz tam. Piemēram, 23. gadā es biju ārpus Latvijas nometnēs un sacensībās gandrīz pusi no gada, 5,5 mēnešus. Un tas ir tas, kas mentāli ir ļoti grūti, kad tu visu laiku esi ceļā. Man ir mana ceļojuma soma, kuru es sezonas laikā neizkrāmēju. Man viņa visu laiku stāvis, tikai izmazgāja drēbes, ieliek atpakaļ, jo es jau pēc dažām dienām atkal kaut kur braucu projām. Un 23. gadā tas bija ļoti, ļoti izteikti, un tas bija nogurdinoši, bet uz tiem lielajiem mačiem es biju tādā formā, ka man tur vairs nebija kaut kāds, vai man ir grūti, vai nav. Es zināju, ka es varu cīnīties pa tām vietām, plāns, kā to darīt, un vienkārši jautājums, vai es varu vai nevaru. Vairāk no Sandras personīgajiem rekordiem pasaules čempionātos ir arī augstākie sieviešu sasniegumi Latvijas orientēšanās vēsturē. Tā ir 7. vieta vidējā distancē, 11. vieta sprintā un 5. vieta stafetē. Kamēr garās distances 17. pozīcija ir 3. labākais rezultāts aiz Alīdas Ābolas bronzas un Aizas Krastiņas 9. vietas. Arī 12. vieta sprinta stafetē ir Latvijas komandas līdz šim labākais rezultāts. Sandra, bet kā vispār ir? Tur
tu ar viņām sacenties, ja? Tām dāmām, ja? No dažādām zemēm. Bet tev ir sanācis ieskatīties dziļāk, tā kā acīs, tā kā Aleksandersonai, Ebersoldai, tām pašām top, kas tur ir? Tur ir kaut kāds slepkavas instinkts, nesatiecinām pārliecība. Kāpēc tieši šīm dažām, sanāk tā kā bieži, citām retāk? Viņas taču arī cilvēki, tāpat Aleksandersona, Ebersolda. Viņas ir tas, kas praktiski sadala tās pirmās vietas tieši. Kāpēc? Tīri no praktiskās puses, ja viņas vienkārši trenējas nenormāli daudz. Noteikti daudz vairāk nekā es trenējos. Jo tas ir viss, ko viņas dara. Nav dzīvē vispār nekā cita. Nav taču tā, ka viņas nekas cits arī neinteresē. Nē, bet es jau nezinu, es nepazīstu viņas tik labi, lai teiktu, kas interesē vai neinteresē, bet Tuve ir pilnībā ziedojis visu savu dzīves sportam. Cik ir runāts ar viņu pašu īsti baigo sarunu attīstīt ir grūti. Es pagājušajā gadā Šveicē, kad gatavojos pasaules čempionātam, es ar viņu skrēju dažus treniņus kopā. Mēs bijām Sanktmoricā kopā trenējāmies. Un man bišķi sanāca ar viņu parunāt, bet viņa ir tik kluss un noslēgts cilvēks, un viss, par ko viņa var runāt, ir sports. Man sports ir ļoti svarīga daļa no manas dzīves, bet es esmu gribējusi arī darīt citas lietas. Bija laika, kad es meklēju atbalstītājus, kad es arī nestrādāju, un es centos tā kā tikai skriet, bet, diemžēl, man jāatzīst, ka tas nebija īsti iespējams. Man nav bijusi opcija tikai izvēlēties sportu un neko citu nedarīt. Un tā ir, tur arī rodas tā atšķirība rezultātos. Bet tam ir arī pozitīvā puse. Tam noteikti ir pozitīvā puse, bet piemēram, ja paskatāmies uz to pašu 23. gada pasaules čempionātu Šveicē, es noskrēju garā distance bija pirmā. Un tad bija brīvdiena, kurā es strādāju pilnu 8,5 stundu darba dienu. Pilnībā pārgurusi. Un es nākamajā Aleksandersona strādāja. Viņa noteikti nestrādāja. Un es nākamajā dienā izcīnīju to 7. vietu vidējā distancē. Tā kā ir daudzi, kuri strādā un ir arī sasnieguši, piemēram, Megana Carter Davis no Lielbritānijas. Viņa uzvarēja pasaules čempionātu 22. gadā sprintā. Viņa arī strādā ofisa darbu, bet viņa nav varējusi tur noturēties. Ir daudz sportistus, kuras var, un arī es ticu joprojām, ka es varu to rezultātu izskriet, bet es nekad nevarēšu tur būt visu laiku, jo mana dzīve vienkārši tāda nav. Jā, tas ir diezgan tā saprotam. Un mēs noteikti ticam, ka tu tur trāpīs tur. Bet to pasaules elpu un komandas tādu kopības sajūtu, laikam jau ne tikai tev, bet arī pārējiem latvietēm, kas ir šai klubā, dod tas lietuviešu klubs Igtisa. Un tā Jukols stafetes Venla ir tā kulminācija tam starpsezonas darbam. Varbūt tāds emocionāls gandarījums arī savā ziņā. Jūs tur esat visi kopā, tur jau neesat viena no Latvijas. Jā, Igtis vispār ir tāds, es teikšu, kaut kas unikāls, un es jūtos ļoti privileģēta, ka man ir vispār bijusi iespēja savā karjerā pieredzēt un būt daļai no tādas komandas. Tas ir arī Skandināvijā un visur citur. Šobrīd jau vairs ne, šobrīd jau visi zina, kas mēs esam un no kurienes mēs nākam un kas tas ir. Bet tad, kad mēs sākām 23. gadā skriet tādā sastāvā, kāds tas ir, tad bija diezgan daudz tādu wow, jā. Mēs neviena neesam izcīnījusi nekādas medaļas. Nevienu no mums nevarētu nosaukt par favorīti uz ļoti augstiem rezultātiem, bet mēs kopā varējām cīnīties ar pasaules čempionātu medaļniecēm stafetēs. Bet vai komandā ir kāda lietuvieta? Tieši šobrīd Aušrīna Kutkaita, jā. Sākumā viņa nebija. Viņa mums pievienojās pagājušā gadā. Jā. Tas būtu tāds lietuviešu klubs. Mani sauc par lietuvieti, jo es jau Igtisā skrienu 10 gadus patiesībā.
Es tur sāku skriet klubu stafetēs, braukāju pie viņiem un pašā pavisam pārgāju 2017. gadā. Tā kā es tur esmu, var teikt, visu savu karjeru arī noskrējis. Bet jums izvēlēties pirms Jukolas, teiksim, arī tādu kaut kādu konkrētu mērķi? Cīņa par kaut kādu tādu un tādu vietu vai izbaudāt, darat, ko varat, darat labāko? Nē, mēs noteikti runājam par konkrētām vietām. Tas nekad nenāk ar tādu, varbūt ne ar tādu, ka šis ir mūsu mērķis, bet mēs zinām, ka šis ir, ko mēs varam izdarīt. Tas vairāk tiek ar tādu. Bet mēs visi ļoti labi zinām, ka tas trīnieks ir bijis iespējams jau vairākas reizes, bet kaut kā tas psiholoģiskais un viss nav īsti līdz galam salicies. Jā. Saliksies, gan jau saliksies. Bet tā noslēdzot varbūt to tavu sportisko daļu, kurā pat tu esi iesaistīta ar saviem startiem. Nosauc tādas, atceries, varbūt var izdalīt tādas trakākās, dīvainākās sacensības, vienu skrējienu varbūt, vai kaut kādu sacensību seriālu, kurā tu esi piedalīsies jebkādā dzīvē. Traki, vai nezinu, kaut kāda apstākļi, vai vide, vai laika apstākļi, kaut kas, es nezinu. Es ceru, ka es varu par to runāt. 2021. gada pasaules čempionāts Čehijā, kas bija Covida dēļ, sanāca, kas bija arī sprinti pielikti klāt. Bija pilnā programma, lai gan tā nebija paredzēts. Tā bija jābūt tikai... Latvijai bija jābūt pēdējai, kur tā kā viss kopā, un tad Jā, dalās, Latvija bija pēdējā, un Čehijā bija paredzēts, ka būs tikai meža distances. Bet tā kā 20. gadā nenotika vispār nekas, tad Čehijā pielika klāt arī sprintu, tā kā visu normālo programmu, kāda tā bija iepriekš. Mums... zvaigznes nesalikās, un mums izlasēji nenormāli neveicās ar dzīvošanām šajā čempionātā. Es pat šo čempionātu, kur mēs bijām bišķi mazāk kā 2 nedēļas, kaut kādas 10-12 dienas, man liekas, varētu būt. Es dzīvoju, ja nemaldos, 7 dažādās dzīvošanās visu šī čempionāta laikā. Jo sākotnēji uz sprintiem mums bija tā kā paredzēta viena atsevišķa dzīvošana, kas tā kā normāli, ka sprintiem bija viena, mežam tā kā būtu jābūt citur. Bet pēc sprintiem sanāca tā, ka dzīvošanas, kur mums bija jāpārvācās, māja bija nojaukta. Mēs aizbraucām uz turieni. Viņi bija norādīti, ka uz viņu jābrauc. Jā, mēs bijām samaksājuši, mēs bijām Airbnb platformā noīrējuši. Tur bija vienkārši grupas. Tur bija tā kā māju bloks, un abas blakus esošās mājas bija, bet tajā vietā, kur bija mūsējā, bija vienkārši grupas. Un vienīgais, ko var izdarīt, bija pielikt telefonu lādēties, jo pie sienas bija palikusi rozete, kurai bija pienāca arī elektrība. Labi, mēs atrodam jaunu vietu, un tā vieta ir pilnīgi tikko svaigi izremontēta. Mums ielaiž kaut kādā mājā, kas ir paredzēta, kur braukt strādniekiem, dzīvot. Mēs bijām kaut kāds pāris stundas, kad mums zvana, un tas bija 2. stāvs ēkas, kad mums zvana, ka izrādās, ka viņi ir sapratuši, ka viņi nebija pieslēguši kanalizāciju. Tātad viss, ko mēs iepriekšējās pāris stundas esam laiduši toaletē vai izlietnē vai dušā, šobrīd ir 1. stāvā grīdā izveidojis apmēram 15 centimetru biezu ūdens kārtu ar visu pārējo, kas ir klāt. OMG tipa situācija. Jā, un ir nākamajā dienā jāskrien stafete pasaules čempionāta. Stafete beidzās ap 9 vakarā, bija ļoti vēls. Mēs esam arēnā, kad mums zvano pasaka, ka, diemžēl, mēs nevaram atgriezties šajā dzīvošanā, jo viņi nav spējuši to salabot. Mums ir nākamajā rītā jau kaut kādos, 9 jābūt karantīnā uz garo distanci, un mums nav kur palikt pa nakti. Mūs beigās aizsūtīja uz kaut kādu citu ēku. Es aizgāju gulēt varbūt 1 naktī. Es biju tik satraukusies, es dzēru miega zāles, es nespēju gulēt.
Es biju gulējis pāris stundas, es uz to garo distanci. Tas bija mans galvenais čempionāts starts no meža distancēm. Es biju domājis, ka es biju ļoti labā formā, ka es garo distanci varēšu skriet. Un es vienkārši nebiju izgulējusies. Es skrēju to distanci un es raudāju distances laikā, jo es zināju, ka es nevaru, man nav spēka paskriet tā, kā es varu. Es zinu, ka es varētu skriet daudz ātrāk, bet es vienkārši to nevaru izdarīt. Nav laba atmiņa, bet tas bija ļoti smagi, ka tu esi gatavojies pasaules čempionātam visu gadu un tu atbrauc. 7. nodaļa – Guru pati sev un misija O-akadēmija. Vārda guru nozīme nevienmēr tiek lietot gluži precīzi, bet kad tu saki, ka esi uztura bagātinātāja guru pati sev, tad ir skaidrs, ka neesi slinkojis izziņas procesā, un šis jautājums ir tāda ļoti svarīga tavas dzīves daļa. Jā, es esmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka tu nevari sportot vismaz tādā apjomā, kā es to daru, un tikai iztikt no pārtikas, neēst neko papildus. Un tajā brīdī ir svarīgi saprast, ka ir svarīgi arī, ko tu ēd papildus, kad tu to ēd, kā tu ēd, cik tas ir kvalitatīvs. Un tāpēc es esmu ļoti daudz laika pati tajā ieguldījusi, lai tās lietas saprastu. Plus vēl arī man palīdzēja laiks, kad es biju Latvijas Olimpiskajā vienībā, kur man bija ļoti labs sportārsts Jānis Kaupe, kuram bija arī daudz padomu un zināšanu par dažādām lietām, ko iedot ar viņu. Esmu daudz aizvadījusi stundas runājot par šiem tematiem, kas man arī ir palīdzējis izprast to, ka uzturu bagātinātājs tu vari izmantot arī kā sava snieguma uzlabotāju. Jā. Ja tu zini, ko tu dari un kā to darīt. Bet tas teiciens, tu esi tas, ko tu ēd, tas arī darbojas uz uzturas bagātinātājiem? Jā, es ticu tam, ka tu esi tas, ko tu ēd. Tāpēc arī es saku, ka es tam pievēršu ļoti lielu uzmanību. Es neeju un vienkārši nenopērku aptiekā C vitamīnu. Tā nav mana izpratne par uzturu bagātinātāju lietošanu. Jā, es tam pieeju diezgan detalizēti, lai saprastu, ar ko kopā, kādā laikā man labāk to lietot, kāds tam būs. Kāds tam būs efekts rezultātā lietojot ar citām lietām. Un tā viss ir ļoti liela zinātne. Jā. Bet es saprotu, ka tu esi sevi pakļāvis tātad ne tikai uzturu bagātinātāju ietekmē pēdējā laikā, bet tu eksperimentē arī ar dažādām diētām. Tu esi bijusi vegāna, veģetārietis? Es esmu bijusi vegāna tieši tajā laikā, kad trenējos pie Jāņa Razgaļa, kad sāku trenēties pie Jāņa Razgaļa. Šobrīd, skatoties atpakaļ, man grūti pateikt, vai tas bija labi vai slikti. Varbūt, ka ja es nebūtu bijusi vegāna, varbūt, ka man būtu pat gājis vēl bišķi labāk, jo, manuprāt, tā vegānisms man nav nekas pret to. Edgars kļuva par pasaules čempionu, esot vegāns. Tā kā tas ir ļoti individuāli. Es vienkārši manā pieredzē, es ar šādu diētu nevarēju. Man bija sajūta, ka man tā nepalīdz, tāpēc, ka es nevarēju uzņemt pietiekami daudz proteīnu. Un es nemācēju šo diētu sabalansēt, jā. Un droši vien, ka tas jādara pietiekami saulaicīgi pirms tādiem ļoti svarīgiem notikumiem. Tu nevari tā baigi pārāk riskēt. Respektīvi, priekš manis, manuprāt, tas nestrādāja. Jā. Vairāk pastāst par to man noslēpumaino biohackingu. Tad es saprotu, ka apakšā zem šī jēdziena ir tādu jau pārbaudītu lietu kopums, kas uzlabo dzīves kvalitāti, apvienojumā ar jaunām tendencēm. Un īpaši uzsvars uz ikdienas paradumu maiņu. Ja? Tā varētu būt apmēram? Jā, tā varbūt var raksturot. Pati svarīgākā lieta, kam es pievērsos, bija tieši par miegu. Man ir arī uz pirksta gredzens, kurš ieraksta manu pulsu un visus datus par manu veselību. Es viņu izmantoju arī naktī, lai tas ieraksta manu miegu. Un tas gredzena izmantošana un grāmatu lasīšana man ir palīdzējis saprast to, cik liela ir miega nozīme arī manā fiziskajā sniegumā. Līdz
līdz es sāku to darīt, es īstenībā to tā līdz galam. Mēs zinām, ka miegs ir svarīgs, bet līdz es sāku ieraudzīt savus datus ļoti konkrēti un kā tie mani ietekmē arī pa dienu, es tam tā nebiju pievērsus tik lielu uzmanību. Un šobrīd es noteikti varu teikt, ka, ja man ir jāizvēlās starp treniņu un atpūtu, ja ir tāda situācija, ka ir jāizdara izvēles, izvēlēšos atpūtu. Tāpēc, ka es zinu, ka treniņš brīdī, kad tu neesi viņam gatavs, viņš tev īsti par labu nenāks. Jā. Un tu esi gradzena pavēlniece. Bet klausies, mēs zinām, jā, mēs par nakti varam pastāstīt, apmēram kā es gulēju saldi vai labi saraustīti. Varbūt man bija sapņi, varbūt murgi, bet tu saki, ka gradzens ieraksta to miegu, tas izklausās tā amizanti. Ir kaut kādi pārsteigumi bijuši, jo mēs jau nezinām, kas naktī tā notiek ilgtermiņā. Jā, kas tur notiek? Es nezinu, var teikt, pārsteigumi ir ļoti pārsteigumi. Varbūt tādā ziņā, ka esmu uzzinājusi daudz lietas par sevi, kā tās man ietekmē, arī kā sievieti, kā mans cikls ietekmē manu miegu, to, kā es jūtos, kā es varu vispār paskriet. Es šīs lietas sāku slēgt kopā tikai pirms kāda gada, pusotra. Ja man būtu šī brīža zināšanas, kad es biju vēl juniora, es domāju, es arī būtu daudz ko darījis, daudz citādāk. Kopumā man jau šķiet, jums abiem ar Edgars Bartuku ir tādi diezgan līdzīgi uzskati visos šajos veselīgi dzīvesveida, uzturu, dzīves ikdienas režīmu, tādā kvalitātes nodrošināšanā, uzturēšanā. Jā, mēs noteikti esam cilvēki, kur... Ja kāds no mums izlasa kaut ko jaunu vai uzzina kaut ko jaunu, tad otram nav tā kā bailes, bet ir ziņkāri. Vienmēr mēs esam gatavi pamēģināt visu. Mēs vienmēr klausāmies otrā, viņš klausās manī. Es, protams, vairāk klausos viņā, droši vien nekā viņš manī, bet mēs ļoti esam atvērti. Rezultātu jūs varat droši vien dabūt ātrāk nekā, ja jūs būtu tā kā pretējās domās kaut kādā veidā. Jā, mēs esam ļoti atvērti mācīties. Arī viņš joprojām neuzskata, ka viņš zina visu par sportu vai par veselību. Viņš vienmēr ir gatavs mācīties. Jā. Tātad to, ko izmēģināt paši uz sevis, varbūt nevarat visu uzreiz tā gluži pasniegt uz paplātes citiem, ja? Bet, ja jūs to abu superpieredzi, es gribētu teikt, saliek kopā superpieredzi, meistarību, zināšanas, tāds jaudīgs komplekts jūs esat. Un jauno sportisti iedvesmotāji, padomdevēji un gal galā meistarības vairotāji jūs esat. Tāpēc arī akadēmija, kad ir ko dot, kad gribas dot, nodot. Jā, mēs sapratām, ka mums ir ļoti daudz zināšanu par lietām, kuras mēs būtu gribējuši, lai mums izstāsta un māca, kad mēs bijām 10, 20 gadus jaunāki. Tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc mēs to sākām darīt, jo mēs šajās nometnēs runājam par tematiem, kas parastajā standarta komplektā īsti neietilps. Mēs zinām, ka cilvēkiem tas interesē, ka mums jautā šos jautājumus arī tad, kad ir iespēja, tad mēs izlēmām, kāpēc ne. Forši, tas nozīmē, ka nākamgad būs akadēmija atpakaļ. Mēs noteikti plānojam, mēs ļoti gribējām šogad, diemžēl, ar manu sporta grafiku tas īsti nesagāja kopā un vēl dažām citām lietām, bet jā, mēs noteikti turpināsim. Cēsīs? Neobligāti cēsīs. Īstenībā mums bija ideja to pārcelt iespējams arī uz Lietuvu vai citu valsti kaut kur, jo mēs tomēr pārsvarā brauc no Baltijas valstīm, tā kā tas varētu arī pat nepalikt Latvijā kaut kādā brīdī. Tā kā jāsako līdzi jums par informāciju. Forši. 8. nodaļa starp tehno un līgo. Manā noteikti, bet es domāju, daudz cilvēku dzīvē mūzikai ir diezgan liela nozīme tomēr. Viņi skan visu kaut kur, viņi ietekmē, vai ne, pozitīvi iedvesmo, relaksē, varbūt pat dziedina, vai ne? Viņš var arī dziedināt. Un mēs redzam, ka atlēti pirms augstas atbildības mačiem citu uzliek tur austiņas, tur koncentrējās, klausās kaut kādu, mēs nezinām, ko viņi klausās, tur katrs, jā.
Ir aizdoms, ka tavās skaņu iekārtās, ja tāds būtu, ja ir, es nezinu precīzi, neesmu redzējis, bet tad tur nebūtu dominējoša loma ne rokam, ne popam un arī ne klasiskai mūzikai. Jā, es parasti pirms paša starta neklausos mūziku, jā, bet kaut kāds pāris stundas pirms man noteikti patīk. Bišķi tā kā mūzikas klausīšanās, kad tu jau esi tāda adrenalīna mazliet tajā situācijā, viņa tevi vēl vairāk tā kā iedod to sajūtu, ka tagad organisms saprot, ka tūlīt būs. Bet tas nav parastais pops, roks un klasiskā tas nav. Es klausos elektronisko mūziku, jā, reizēm arī var ko tādu melodisko tehno, teiksim. Ne tādu tehno, kā, tādu baigi trako. Man liekas, ir tāds diezgan spridzinošs tehno, arī tāds tranciņš tur tāds aiziet bišķiņ. Es bišķi paklausījos tieši pirms gatavojoties intervijai. Es domāju, ka es tā nebiju sen klausījies. Jā, man patīk tāda. Tas man īstenībā arī daļēji ir no Edgara paņēmies. Tas uzliek tev uz tām pareizajām sliedēm, ja, tā kā iestumi. Tu esi bijis arī kādā koncertā, tādā tehno, piemēram, kaut kādā tādā nespējis? Tikko biju pirms nedēļas Lietuvā uz ukraiņu dīdžejiem Artbat, kas ir elektroniskās mūzikas dīdžejā. Tā kā reizēm ļoti reti, bet sanāk. Tādā lielā tā kā arēnā? Jā, milzīgi daudz cilvēkiem? Jā. Daudz ierastām foršām lietām, tradīcijām laika nepietiek. Bet kā tad ar to meleņu lasīšanu, ar Jāņu svinēšanu? Kā to? Melenes, es šogad arī visu vasaru domāju, es noteikti aizbraukšu palasīt melenes, bet man tā arī nesanāca. Vasara ir tas laiks, kad daudz kam nesanāk laika, to, ko gribētos. Tad ziema, decembris, parasti Ziemassvētki ir tas, kad es tiešām cenšos piezemēties un mēģināt būt tā kā šeit un darīt visu, ko vien var izdarīt. Bet Jāņus nosvinēt arī tā īsti nesanāk, kaut kur vienmēr daudzies apkārt. Jā. Cilvēki klātienē attālināti seko taviem startiem, arī tehnoloģijas ļauj to darīt arī attiecībā uz orientēšanās sportu. Bet, ja tev ir kaut kāds brīvs brīdis, tu pat arī esi sportojis, es zinu, agrāk ar dažādām sporta spēlēm, florbols, tur bija volejbols, basketbols. Bet, ja tev ir kaut kāds brīvs brīdis kaut kur būt pie TV ekrāna, kas ir tavs kaut kāds favorīts sporta veids? Biatlons. Tev arī biatlons? Es tieši gribēju teikt, ka mans favorīts ir biatlons, jo tur ir tāds wow. Bet tas arī labi sajiet kopā, jo man ir laiks ziemā viņu skatīties. Ja vasarā jau arī nav īsti... Vasaras biatlonu tu neskatījies. Vasaras biatlonu es neskatos un nav arī laika kaut kādus, teiksim, pasaules čempionātu vieglatlētikā. Es parasti tikai paskatos YouTube video atkārtojumus, bet pašu čempionātu pat nāca. Bet tos tu var skatīties, tos visus posmus. Bet biatlons man ļoti patīk, jā. Kas vēl var būt tāds svarīgs nolikts uz tāda tālāka plaukta un nepaliek tam laika, bet kā vajadzētu? Varbūt atrast brīvu brīdi un atkal piedalīties super slepenajās alus orientēšanās sacensībās? Es aptuveni reizi gadā cenšos uzrīkot neformālas alus orientēšanās sacensības. Un Sandra, lai arī bieži netiek nometņu un dažādu sacensību dēļ, viņi ir vairāk kārtēji šī skrējiena uzvarētāji. Te gan man jāpiebilst, ka alus dzeršana šajās sacensībās ir ļoti simboliska un alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Biero pasākumi ar Valteru jau īstenībā pat bija arī tas, kā mūsu sadarbība vispār sākās, jo es ar viņu iepazinos kā junioru izlases treneri, un mēs esam bijuši ļoti labi draugi, un tāpēc arī viņš kļuva par mani treneri, un es kā daļu no treniņu plāna piedalījos arī šajos biero pasākumos. Jāieplāno tomēr kaut kad, jāizbrauc kāds tituls, jāpaņem vēl. Jā, ļoti, ļoti sen jau arī kaut kas līdzīgs mēdza notikt neoficiāli lielajos čempionātos šobrīd. Bet gribēju pajautāt, tas, ko tur dod, viņš ir tāds garšīgs? Alus nav mans absolūti, ne. Es nevaru pat novērtēt,
kas ir garšīgs alus un kas ir negaršīgs, ja man jāsaka godīgi. Jā, bet uzvaras garš tu, protams, par to nav šaubu. Mēs esam nonākuši, Sandra, pie nobeiguma mūsu sarunas. Un, es gribēju nobeigumu iesākt ar vēl vienu tādu skaistu sakritību, es teiktu. Jo savu jaunāko 28. Latvijas zeltu tu izsijāji Daugavpils Smilšu karjerā šogad. Tajā pašā vietā, apvidū, kur pirms 13 gadiem pirmo reizi kāpu uz piedestāla augstākā pakāpiena pieaugušo konkurencē. Zināms, loks ir noslēdzies. Jā. Baigi, ne? Daugavpils. Interesanti. Loks jau nav pavisam noslēdzies, bet tāds, zināms, tāds, liekas, neticām, tā, kas pa vidu noticis. Laikam jāsaka, ka ir krietni izmainījusies mana sajūta par to medaļu. Ja pirms 13 gadiem tas bija kaut kāda sapņa piepildījums, tad šobrīd tas ir jau tāds... Tā sajūta uzvarēt, viņa vienmēr ir forša. Un viņa nekad Es vispār uzskatu, ka mēs cilvēki, kas ar sportu nodarbojas šādā līmenī, mēs esam tā ir atkarība. Tā ir ļoti laba atkarība, jo tu cenies pēc tām emocijām. Es gribu tās emocijas, kādas ir sportā. Tu nekur citur tādas nevari iegūt. Visi nepauž tās emocijas, vismaz publiski ne tā. Tas jau pat nav par to paušanu, tas ir kā tu pats iekšēji jūties. Un tā sajūta, viņa, protams, vienmēr ir laba, bet šobrīd man noteikti tai medaļai tas vairs nav tāds svars, jā. Jāsaka. Te 26. Jā. Sandra, kādās orbītās šobrīd rotē tavas domas? Kāds skaņdarbs varbūt rezonē galvā? Uz kuru pusi rāda kompass? Uz kuru pusi? Ja jāsaka godīgi, tad man, protams, joprojām ir mērķi sportā, bet vairs nav tā, ka es skatos 5-10 gadus uz priekšu. Es skatos šobrīd gadu uz priekšu. Vai es vēl pēc 2 gadiem vai 3 būšu tādiem pašiem sportiskiem mērķiem, to es šobrīd nevaru apgalvot. Un to es tā kā... es esmu tajā dzīves posmā, kad... Tā kā vairāk šeit un tagad? Vairāk, varbūt šeit un tagad. Saproti, ka sports nav, ir citas lietas dzīvē arī. Lai tās visas foršās lietas piepildītos, tad es domāju, ka ir jauki, ka kāds novēl kaut ko. Un tev, zinām, cilvēki, ar kuriem jau mēs satikāmies šodien šeit sarunas laikā, ir arī sagatavojuši novēlējums tam. Lūdzu. Sandriņ, vēlu tev veiksmi un veselību. Un sveiciens tev dzimšanas dienā, kas ir vienā dienā ar mūsu Latvijas dzimšanas dienu. Sandrai novēlu atgūt veselību, fizisko sagatavotību un šķipsniņu veiksmes, izcīnot pasaules vai Eiropas čempionāta medaļu. Novēlu Sandrai, lai izdodas viņas lieliskā dzīve un pats galvenais, lai atnāk tā veiksmīte un izdodas ieslīdēt kādā vēl augstvērtīgākā vietā lielajos sacensībās. Novēlu Sandrai atrast savu veiksmes formulu gan treniņa procesā, gan dzīvē, ticēt sev, nepadoties un turpināt ceļu uz visaugstāko mērķi. Atvest uz Latviju kādu no pasaules čempionāta medaļām, lai izdodas. Es domāju, ka veiksme dzīvē arī ir ļoti, ļoti vajadzīga, tāpēc es novēlēšu tev, lai tev tā veiksme atnāk tieši tajā brīdī, kad tev to visvairāk vajag. Paskaties, tik veiksmes vēlējumi 5 dažādos veidos. Veiksmi, visi novēl veiksmi. Un tieši tāpēc es savukārt no sevis varbūt novēlēšu tev ar latviešu tautas sakām vārdu palīdzību novēlēšu tev. Es nezinu, varbūt arī tā ir veiksme.
Nav tādu prieku pasaulē, kas neapniktu, nav tādu bēdu, ko neizciestu. Rubrika ātrie jautājumi. Mīļākais kinožanrs. Šausmene. Tavs virtuves šedevrs. Steiks. Svarīgākais rituāls. Labs miegs. Un Sandra, pašā noslēgumā dziļi filozofisks jautājums. Kas ir tas īpašais X faktors, kas orientēšanās sportu padara par īpašu? Tas, ka katru reizi ir kaut kas pilnīgi cits. Tu nekad nezini, kas īsti būs. Tāda mēs esam. Ostāstu jaunākajā epizodē savas dzīves pieredzē un notikumos laipni dalījās izcilā orientieristi, jauno sportistu iedvesmotāja, veselīga dzīvesveida praktizētāja un tehnomūzikas fane Sandra Grausberga. Paldies tev un Edgaram par viesmīlību. Paldies tev. Savukārt par vizuālo noformējumu, skanējumu un montāžu pateicību tehniskajam režisoram Robertam Arnecānam, par organizatoriskiem darbiem Edijam Šmitam. Īsti stāsti uzrunās vienmēr. Uz tikšanos, draugi!